Zini, ko es gribu redzēt? Aiziet. Atceries, ko tu izliki toreiz laukā? To, ko gaidījām, ka sarūsies, jā. Cik ir pagājuši 2 nedēļas? Viņš stāv, un neko viņš šitāds lēnām paliek. Tas aizsargs slānītis sāk mazgāties nost, bet, rekur apakšā, kur viņš vairāk nomazgājās nost, rekur ir foršs paraudziņš. Šitāds viņš līdzīgs paliks, vēl bišķi tumšāks paliks, jā. Ja visi vienmēr cīnās ar to, lai nav tas brūnais un tā rūsa, tad šeit atkal liekas, ka tieši grib to efektu dabūt. Ir, jā. Un, zin kā, liekas, ka tam materiālam jābūt arī mums pašiem liekas, ka tam materiālam jābūt lētākam, jo viņš tā norūsē. Parasti pa materiālu maksā, lai viņš nerūsētu. Estētiskais defekts, efekts, īstenībā cilvēkiem diezgan liela interese ir, jā. Un tāpēc, kas ir pats foršākais, sakot, viņš ir uz vietas, un mēs viņu varam uztaisīt baigi ātri. Pasūta detaļas, un tad tur skārnieks uz vietas ņemās un darbojās, kas īstenībā aizņem baigi ilgo laiku. Un tad kaut kādu laiku jau īstenībā diezgan populāri, ka tomēr tās sagatavs jau sagatavs pasūta, lai tur skārniekam uz jumta nevajadzētu neko izgriezt ārā. Tad, attiecīgi, pasūtītājs jau ir pasūtījis, viss izgriezts uz augšu, pacelts uz augšu, un tad, principā, kā te sanāk, nevis viņš to vairākas dienas ņemsies, lai sagatavotu materiālu, bet tieši, ko iegūst pasūtītājs, viņš iegūst uz to, ka, principā, viņa aizved, un viņš jau pirmajās stundās uzreiz var likt šitās detaļas virsū, un tur nav nekādas pāris dienas vēl sagatavošas darbs meistaram, un pielāgošanas, mērīšanas, un tā tālāk, un tā joprojām.